Datori, telefoni un televizori. Mūsdienās šīs ierīces spēlē milzīgu lomu mūsu ikdienā. Nevien tās kalpo kā saziņas līdzekļi, bet arī tās ir 21. gadsimta pavārgrāmatas, avīzes un žurnāli. Digitālās ierīces kļuvušas par tik pašsaprotamu dzīves daļu, ka diena bez tām varētu šķist pat neiedomājama. Lai mazliet izkāptu no ikdienas virtuālās rutīnas un iedvesmot arī citus brīvo laiku pavadīt aktīvi, divas skolnieces, Marta un Nikija, nolēma doties nelielā ekspedīcijā uz mežu, prom no pilsētas steigas, iztiekot bez ikdienas viedierīcēm. Protams, pirms došanās uz mežu vajadzēja noskaidrot, kā pienācīgi sagatavoties šim piedzīvojumam. To meitenes devās noskaidrot pie skautu vadītāja Viestura Laimītes. Jā, ko mums vajadzētu paņemt līdzi, dodoties tādā garākā pārgājienā? Jā, ja tas ir vienas dienas pārgājiens, tad skaidrs tā soma būs bišķi vieglāka, nav arī jāņem tāpat lielākā soma noteikti. Bet jāstās, lai ir ērti. Bet jā, tad jāatrod somiņi, nevis tur droši vien rokas, bet tāda smuka mugursomiņa, kurā var visu salikt. Tās jāpadomā, tad, cik ilgi jūs būsiet ārā. Ja jūs esat visu dienu, tad skaidrs, ka jāņem arī kaut kas ēdams. Bet, ja mēs runājam par tādām, lietām, kam obligāti būtu jābūt līdzi, tad primāri, es domāju, ka jūs zinat, kad ir ūdenim jābūt līdzi. Jā, mēs nevaram vienmēr atrast visur dzeramo ūdeni. Ieteicams droši vien viņu ņemt kaut kādā tādā atkārtot uzpildāmā pudelē, lai jūs varat, ja jūs redzat kādu vietu, kur var droši paņemt ūdeni, jūs viņu varat papildināt. Jābūt ir līdzi aptieciņai, kas ļoti svarīga lieta. Arī parastos vienas dienas pārgājienos tāpat viņi var noderēt. Tur var, pirms tam droši vien ir jāapstājas, kas viņā ir, lai nav tāda, kad atver aptieciņu un tad brīnies, ko ar to visu dara. Svarīgi droši vien, ejot, man parasti vienmēr ir līdzi nazīts, kabats nazīts, pietiekami tāds izturīgs, lai ar viņu var arī, varbūt kaut ko. Man ir tas universālais, kur ir Šveices armijas nazīts, tad tur ir zāģīts maziņš, arī kaut ko nozāģēt, ja ļoti vajag, var uztaisīt iesmu, ja man jācep dasas vai tā kā arī kaut ko vajag nogriezt normāli, tad to var izdarīt visu. Ja, tad tas nazīts vai kabats nazīts, vai kaut kāds nazīts, ko vienkārši ieliek somā, kas tev ir līdzi, tas var noderēt visādās situācijās. Pārgājiena diena, saliekam visu, ka mums ir maizītes, katram līdzi. Tā. Ūdeni obligāti, daudz ūdens līdz, somā neko visu saliekam. Un tad, protams, arī šokolāde, riekstiņi, visu metam iekšā, aptieciņa, tā kā mums teica arī. Tātad kādu apģērbu mums varbūt izvēlēties labāk un ko tad labāk vilkt, kas būtu tāds piemērotāks pārgājieniem? Pārgājienā viena no svarīgākajām lietām ir ērti apavi. Ja nebūs ērta apava, tad diezgan daudz nevarēs paiet. Skaidrs, ka nevajadzētu vilkt kaut kādus it kā foršos zābakus, kas ir pārgājiena zābaki, bet viņus vēl pirmo reizi, jo tad parasti viņi nav iestaigāti, tad kaut kas izrādās, ka bērži tomēr vairāk pastaigā, un tas nedara. Labāk ir kaut vai vilkt tādus, švakākus, tur botus vai kaut ko, bet tā, ka tu zini, ka tu esi viņos staigājis un ka tu esi pārliecināts, ka tie būs labi. Tāpat arī jādomā par ūdens izturību. Ja tur ir, iespējams, kad jūs ejat kaut kādu maršrutu, kur var tās kājas samitrināt, tad vajadzētu kaut ko tādu, kas ir bišķiņu varbūt vai apstrādāts pret ūdens necaurlaidību vai kaut kas tāds. Jā, un tad apģērbs jādomā bišķiņu tā kā nevis tā, ka ir šodien vēss, tur 5 grādi, jāvāk laikam ziemas jaka. Ejot, tas ķermenis te uzsilst un tu sāc svīst zem tās biezās jakas. Tāpēc labāk ir, ka tu uzvelc, vairākus slāņus, kā to parasti saka, tad tur 4 slāņus, un tu vari to vienu kaut kādu novilkt nost, pamainīt, jaku un liekas karsti pavelc nost. Parasti tas ir noteikti tā, ka tev ir termoveļi, ko tu velc apakšā, tad ir, kāds viegls krekliņš, tad ir džemperīts, un tad tev ir jaka, kas tā kā aiztur, mitrumu un vēju.
Un tātad es šodien esmu uzvilkusi savus ziemas zābakus. Vajadzēja būt ūdens izturīgi, tā kā nodrošināsies. Tā, un ērti apavi arī. Pastāstīju, jāģērbis ir slāņos, tāpēc zem kurtkas man ir plānais žempers plus vēl garrokainais, augstsaklainais kakls. Ejam ārā no kocēniem. Šeit mums ir zirgi. Ejam garām un ejam tur tālāk uz priekšu. Būsim pie karjera. Tad jau tur varēs apstīties un... Jā, nu Niki, kā tev? Es teiktu, ir okei. Visvairāk man tracina tas, ka man nav līdz telefonām pulkstenis, ko pastīties, jo es cilvēks, kam patīk pārbaudīt pulksteni, man liekas, ka reizi 10 minūtēs. Tas šausmīgi, pilnīgi rokas liena kabatā, nav jau tur nekā. Ok, un mēs ejam iekšā. Privāti īpašums. Kā es nu varbūt, jā. Un mēs sāsies, kamēr. Zirgs te nosacīsies lejā tā kā. Likums, ka ir, cik viss tur ir. Jā, ja godīgi man jau bišķi sāk piegriezties, un mēs jau nokāpām lejās karjeru. Tagad mēs kāpjam atpakaļ. Mums šeit ir suns jau. Tad, jā, ja jūs vēlaties kurināt ugunskura, skaidrs, ka jādomā ir, kā to ugunskura iekurināt. Ne visur ir vietas, kur to var darīt. Pēc tiem principiem parasti jācenšās ir ugunskurs taisīt vietā, kur viņš ir paredzēts. Ja tur ir kaut kāda ugunskura vieta, tad labāk izmantot to, nevis kaut kur mežā vai kaut kur taisīt pavisam jaunu. Un tas arī būs bišķi drošāk nekā vienkārši kurināt kaut kur, uztaisot ugunskuru. Varbūt pēc tam viņu neizdodas kārtīgi nodzēst vai kaut kas, un tad tas ugunskurs arī tur paliek un kurās, un pēc tam var visādi brīnumi būt. Nu, ja es eju pārgājienos, es arī bieži vien paņemu kaut kādu nelielu maisiņu. Man tur ir tā kā iekuršanai lietas. Mēs ar jauniešiem ejam. Ja mēs redzam, ka laiks ir foršs, viss mežs ir sauss, mēs varam atrast iekuriņus, protams, dabā. Bet nevienmēr tas tā ir, tāpēc ir noderīgi, ka tas maisiņš ir līdzi. Un tur ir varbūt kāda bēža tās, varbūt vatīte, varbūt vēl kaut kāda skaliņa neliela sveķēna. Un tas, kas var noderēt tādā situācijā, kad tu principā aizej mežā un tu nevari neko izdarīt, ja tur viss ir slapš. Vai tas mežs ir tāds, ka tur vienkārši nav tādu iekuru. Jā, bet tas princips, kā to ugunskurs, tad skaidrs, ka mums ir jānoliek kaut kāda pamatnīte. Mēs netaisam gluži tā kā pļavā vai mežā aizejam un šķiļam klāt kaut ko, bet iekārtojam ugunskura vietu. Ja ir kaut kāda maza lāpstiņa, tad ir izcili, tad tas ir vienkārši pakasīt nost to augsni, kas tur ir. Ja nav, tad jāizlīdzās ar zābaku, bišķiņ kaut tā jāpaņem nost. Jā, sākam ar to, ka mēs liekam to savu iekuriņu, ja mums tāds ir līdzi. Ja nē, tad izcilākais iekurs, kas dabā ir, tas, man liekas, ir egļu pazarītes, sausietie zariņi, kas ir bez skujām eglītēm apakšā tādi. Nevis ar skujām, bet tieši bez jātie, kas ir tā, ka tur tiešām smuki viņi aizgās, bet viņi ļoti ātri izdeg, tāpēc vajadzīgs uzreiz kaut kāds uzkuriņš, kaut kādi lielāki zariņi, ko pēc tam likt virsū. Un ja tas aiziet, tad jau pēc tam tas ugunskurs arī deg, jā. Bet, bieži tas, ko jaunieši nepamana arī, bet viņiem tā doma, ka viņi ir iekurinājuši, viņi ir tad, kad viņi, aizdegās pazarīti, jā, ir ugunskurs iekurts, paiet apmēram 10 sekundes, un tas tā pazarīti ir nodegus, un tur nekas nenotiek, jā. Tas ugunskura kurināšanas process, tas ir tāds bišķiņ ilgāks, jā, tur ir jādabū, lai tas karstums izveidojās, lai tās oglītes deg, un tad arī var arī likt varbūt kaut kādu slapjāku malku un tā tālāk. Tā, šeit mums ir
Cīmpēnu pils kalns. Un iesim iekšā taisīt ugunskura. Es tagad uzbraužu Nekija. Un es mēģināšu kaut ko iededzināt. Varbūt neaizdegsies ar pirmo, neizmet visus. Jā, bet tev vajag salies esmu. Tikko mums vajag divas pagals. Paga. Iespējams. Es ceru, ka tomēr sajies. Zin kā. Es gan ugunskur nekad dzīvē laikam neesmu dedzinājis tādu. Man šķiet, kādus neizveidīgiem mums te ir. Tām paga. Ej, tu nos, mums ir ugunskurs. Tuliņš norīšu to te savu. Vai jau varbūt paga? Jā, kaut kāds zarvs. Re. Mēs arī nodzēšam. Tā. Re. Un to viss no. Kad ielikt tikai šo tādu. Nikija jau paliek bail, reku sunīts. Bet nē, es domāju, neskaties, tur būs jau ok. Karpiņš nenāks uz mūsu. Nu, man kā vecu ēku entuziastam, jā, un šī vieta ir ļoti, ļoti patīkama un iepriecinoša. Jā, tad šeit ir aleja. Vēl viena aleja. Es izsaku teoriju, ka tā noteikti kaut kāda veca muižas ēka. To somu jau nevar vairāk izstrēt, jau tā kā muguri jau ziek šo lietas. Es domāju, man ir sajūta to, ka es eju tā kā kaut kāds kamielis. Es gan nezinu, cik ir slīki vai tā, es izstos no skatu punktiem, bet man reāli ridīgs lidok vienkārši vajag šidā te. Nē, bet nevar. Kaut kā jau. Tiešām, bet ko nevar. Tā. Aizbraukt uz Kokmažas svētkiem, bet es nekad nezinu, kad viņi notiek. Es dzirdēju, viņi tādi senlaicīgi. Es iešu tā. Uz tā, ko tas putins raut. Varētu reāli pagulēt tagad. Jā, tad Cik labi. ieķers napiņiem. Jā. Nogurums ir baigais. Niki, rīt kājas jutīs. Reāli. Bet neko vairs nav daudz un noiesim. Jau vairs nešķuries. Nu, Niki, kāds sajūts? Es saku, kājas netur drīz. Bet man patīk tas skats, kas jau redz jau mašīnas. Es esmu nosalusi. Es būšu atklāt, es esmu nosalusi, biju gaidījis to, ka man būs siltāk. Es tā jau uzvilku tik daudz kārtas, man liekas, ka vajadzēja vēl vienu. Es esmu diezgan priekšus, bet nē, tā jau forši, protams, iztaigāt, tā jau ir labi, bet jā, baigies nogurums, jau kājas jūt. Un labi, ka jau drīz jau būsim pie mašīnas, tā kā pareizi beidzot braukt mājās. Jā, tā nāk miegs, vairs nezinu, cik ir pulkstens. Bet jā, ir forši. Ak, Dievs, cik labi. Telefons arī ir apakaļ viss.